Labdien! Esmu mācītājs Juris Saivārs. Pateicos, ka esat ielūkojušies Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 2021. gada 14. marta distancētā dievkalpojumā. Kad farizejs Nikodējums jautāja Jēzum, kā cilvēks var piedzimt no augšienes, Jēzus viņam atgādināja par vara čūsku, ko Mūzes bija paaugstinājis tuksnesī. Kāda ir šī simbola nozīme? Par to šīs dienas sprediķī. Tā lasām 4. Mūzes grāmatas 21. nodaļā. Ceļā tauta kļuva nepacietīga, un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mūzu. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes, lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav maizes un nav pat ūdens, un mūsu dvēselēm ir rieb šī bada maize. Un tas kungs uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas, tās sakoda tautu, un daudz no Izraēla tautas nomira. Tad tauta nāca pie Mūzes un sacīja: mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Lūdzu to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Tad Mūzes aizlūdz par tautu, un tas kungs sacīja uz Mūzu: darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi, un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos. Un Mūzes izveidoja vāra čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīvs. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā lasām šādus Jēzus Kristus vārdus. Un kā Mūzes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēku dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Āmen. Šodienas rakstuvieta ir fragments no Jēzus un jūdu farizeja Sinedrija locekļa Nikodējuma sarunas. Vai jums ir gadījies piedalīties telefonsarunā kā klausītājam, kad dzird tikai to, ko runā līdzās esošais cilvēks un jācenšas uzminēt, ko saka tas otrais neredzamais sarunas dalībnieks? Kaut arī Jēzus saruna ar Nikodēmu ir ļoti rūpīgi atstāstīta,
Mēs to klausoties varam sajusties tā, it kā dzirdētu tikai pusi no tās. Nezinot dialoga detaļu kontekstus, mēs nespējam izsekot līdzi tās pagriezieniem, un tādēļ visbiežāk strauji dodamies pie vispopulārākā Bībeles citāta 20. gadsimtā: tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Pirms 2 nedēļām diezgan detalizēti apskatījām, ko nozīmē agāpe, dievišķā mīlestība, tādēļ šoreiz varēsim pievērsties spēcīgajam tās izpausmes simbolam, paaugstinātajai čūskai, ko pagājušās svētdienas sprediķī pieminēja mācītājs Lāris Saliņš, norādot, ka evaņģēlists Jānis saredz Mūzes uzdevumu tuksnesī čūsku paaugstinot, ciešā analoģijā ar Kristus uzdevumu pie krusta. Mūzes veidotā vara čūska ir ļoti nozīmīga detaļa vēstījumā par mūžīgo dzīvību, kas sasniegta caur Jēzus upuri. Bez tās patiesa dievbijība, kas glābj cilvēku šeit un tagad, var tikt noreducēta līdz solījumam, ka pēc nāves jums labāk ies, vajag tikai paciesties. Ticība mūžībā ir skaista, tā dod ne tikai mierinājumu, bet arī perspektīvu un ļauj izvērtēt prioritātes. Ticība Jēzus augšām celšanai, kā personīgam solījumam par nāves pārvarēšanu, ir brīnišķīga, bet ne tū ne viss, par ko runāja Jēzus ar Nikodēmu. Savas personas to nosakošo mērķu, motīvu un ieradumu maiņa ir ļoti svarīga sarunas daļa. Piedzimšana no jauna ir tēze, ar kuru Jēzus uzsāk šo sarunu. Šai piedzimšanai nav jānotiek kaut kad nākotnē, bet šeit un tagad. Jums jāpiedzimst no jauna. Un atbildē uz pretjautājumu, kā tas var notikt, tiek pieminēta vara čūska, kur pēc Dieva pavēles pagatavoja Mūzes. Cita reize, kad tā tiek pieminēta Bībelē, ir 2. ķēniņa grāmatas 18. nodaļa, kur stāstot par Izraēla ķēniņu Hiskiju, kurš darīja to, kas tīkams tam kungam, tiek minēts, ka viņš nopostīja augstieņu altārus, nolauza alku stabus, nocirta ašēras un sadauzīja varu čūsku, ko bija darinājis Mūzes. Līdz tai dienai Izraēla dēli tai kvēpināja un sauc to par Nehuštānu. Nehuštāna ebreju valodā ir saliktenis, ko veido materiāla vara Nehošet un formas čūska Nahaš nosaukumi. Tā nodēvētajai figūrai ir savāds liktenis. Viens cilvēks, kurš dzīvoja pēc Dieva prāta, Mūzes, to izveidoja. Otrs, kurš darīja to, kas tīkams Dieva prātam, Hiskija, to sadauzīja. Un tas, kurš pildīja Dieva prātu, Jēzus, to piemin kā uz sevi norādošu simbolu. Čūska Nahaš bija vismanīgākā no visiem lauku zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis. To mēs sastopam cilvēku krišanas stāstā. Čūskas tēls bija labi pazīstams Ēģipti pametušajiem izraēliešiem. Ēģiptē tas bija faraona varas simbols. Faraona pie savas galvas segas nēsāja karaliskās kobras tēlu, Ureus. Tiek uzskatīts, ka tas bija īpašais faraona identifikācijas simbols. Tas, kam bija Ureus, bija faraons. Apmēram kā namēji gredzens, tāda paša nosaukuma kinofilmas veidotāju prātos. Kneel before your new ruler! Ureus figūra esot izgatavojusi dieviete Izīda, tā nostiprinot Ēģiptes tronī savu vīru Ozīrisu. Kad Mūzes baidījās, ka izraēlieši neticēs viņam, visaugstākais viņam lika nomest zemē spieķi, un tas kļuva par čūsku. Kad Mūzes to satvēra aiz astes, tas pārvērtās atpakaļ par spieķi. Vērts pieminēt, ka vēlāk, kad Mūzes ar Āronu stāv faraona priekšā, Ārons met zemē savu spieķi, un arī tas pārvēršas, bet ne par čūsku Nahaš, par citu būtni, Tanin, pirmo dzīvo radību, ko Dievs radīja 5. dienā. Mūsu bībelē tas nosaukts par lielu jūras zvēru. Diemžēl šo niansi komentātori un filmu veidotāji bieži atstāja bez ievērības, bet tā ir nozīme. Izraēliešiem ir svarīgi, ka Mūzes ir līdzvērtīgs faraonam,
jo viņa ceļa spieķis ir tāds pats Ureus kā Ēģiptes valdnieka kronis, un vēl vairāk. Viņam ir arī vara pār to manīgo meli no ēdens dārza. Viņš to var notvert aiz astes un padarīt nekaitīgu. Ārona spieķis pārvēršas par zvēru un aprī eģiptiešu burvju zižļus, lai atgādinātu faraonam, ka Dievs ir šīs pasaules radītājs. Eģiptieši amuletus ar kobras Ureus attēlu esot devuši līdz mūmijām, lai tie tās pasargātu no čūskām pazemes valstībā. Īpatnēji, ka senlatviešu folklorā čūskām ir līdzīga vieta. Čūskas zalkši bija veļu valstības vēstneši. Visumā mūsu senči pret zalkšiem izturējās ļoti labi. Cienāja ar pienu, centās pieradināt, izskaidrojums ļoti vienkāršs. Zalkši ķer peles un citus grauzējus nesliktāk par kaķiem. Kad Dievs liek Mūzum izgatavot varu čūsku, stāstījums nekautrējas norādīt uz cēloni. Čūsks ir sots par kurnēšanu. Ļaudis bija kļuvuši jau tik bezkaunīgi, ka debesu mannu sauc par bada maizi. Tad nāca čūsks, un ļaudis atzina savu alošanos. Mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Un it kā ar to taču vajadzētu pietikt. Tomēr Dievs lika Mūzum pagatavot varu čūsku, un katram sakostajam vajadzēja to tieši uzlūkot, tā atzīt savu grēku, lai taptu glābts no sekām. 7 gadsimtus vēlāk ķēniņš Hiskija varu čūsku sadauza, un nav gluži skaidrs kādēļ. Viņš nopostīja augstieņu altārus, nolauza alku stabus, nocirta ašērs un sadauzīja varu čūsku, ko bija darinājis Mūzes, jo līdz tai dienai Izraēla dēli teik vēpināja un sauc to par Nehuštānu. Vai varu čūska Nehuštāns ir tapis par elku tēlu, Izraēla tiem nesuši kvēpināmos upurus, un uz to tikus attiecināta senā pavēle par Kanānas šķīstīšanu, nojauc viņu altārus, sadragā viņu alku stabus, nocērt viņu ašērs un sadedzina ugunī viņu tēlus. 5. Mūzes grāmata 7. nodaļa. Iespējams. Tāpat iespējams, ka Nehuštāns šai sarakstā iekļuva, jo pārāk līdzinājās eģiptiešu Ureus un kļuva par upuri politiskām, ne reliģiskām cīņām. Kad 8. gadsimtā pirms Kristus Hiskijs sacēlās pret Asīrijas ķēniņu un tam nekalpoja, tas savu bijušā vasaļu dumpi apspieda bez liekas kavēšanās. Ķēniņa Hiskijs 14. valdīšanas gadā Asīrijas ķēniņš Sanherīps nāca pret visām nocietinātajām Jūdas pilsētām un tās ieņēma. Hiskijam tika atļauts palikt tronī, bet tam bija jāmaksā smagas nodevs, 300 sudraba un 30 zelta talantus, un jāapsola pilnīga padevība savam suverēnam. Starp apsūdzībām, ko piestādīja Asīrijas sūtņi, īpaši tiek pieminēts zizlis, Ēģiptes niedre. Hiskijam ir jāatsakās no tā un citiem ar Ēģipti saistītiem simboliem. Arheologi ir atzīmējuši, ka tai laikā drastiski izmainās Jūdu valsts simbolika. Līdz tam ķēniņa muitas zīmogi atveidoja saules disku vai skarabēju vaboli, no Ēģiptes mantots simbols. 7. gadsimtā to vietā stājas Asīrijas rozetes. Nav šaubu, ka Izraēla valstsvīrs un skolotājs Nikodēms zināja šīs un vēl daudz citas ar Nehuštānu saistītas detaļas. Jēzus norāda uz to tieši tā ārkārtīgi plašā un daudzslāņainā simbolismu dēļ. Atceries čūsku, to pašu, kas pievīla cilvēku ēdens dārzā, no kuras kodieniem mir cilvēki tuksnesī. Varu čūsku, kas bija grēka atzīšanas zīme un atgādinājums par Dievu rūpēm šeit virs zemes, kas bija atgādinājums cilvēkiem par Dievu žēlastību, ko tie bija piedzīvojuši, bet nebija novērtējuši, par debesu mannu, ko tie sauc par nabagu maizi. Vara čūska ir simbols, un simbolu uzdevums ir atgādināt par realitāti, ko tas apzīmē. Simbols ir kā mēness gaismas atspīdums, ko redzam ūdenī. Tas nav mēnesis pats, bet tas aicina mūs pacelt acis uz augšu un ieraudzīt mēnesi. Vara čūska aicina mūs pacelt acis uz Kristu un atsaukties viņa aicinājumam. Piedzimt no augšienes jau šodien. Ja mēs no Nikodēma sarunas ar Jēzu izdalām ārā tēzi,
ka tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tā kļūst par skaistu mūsu personīgās dievbijības frāzi, ko varam iemācīties no galvas, lai piesauktu rīt, parīt, nākošu nedēļu vai mūsu nāves stundā. Mūzes veidotās varčūskas kontekstā tā liecina par atjaunotās dzīves iespēju, kam atsaukties, piedzimt tajā no jauna, varam jau tagad. Nevienam nav jāgaida uz to līdz nāves brīdim, nevienam nav vajadzīgs paciesties, lai varētu ņemt savu krustu un sekot Kristum, padzirdināt izslāpušos, sniegt palīdzīgu roku izmisušajiem. Tēzi, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, ir ļoti viegli pārvērst idejā, ka viss, kas vajadzīgs, ir ticība, vienalga kam un kā, un tad jau Dievs dos dzīvi arī aiz nāves robežas. Čūska, ko Mūzes paaugstināja tuksnesī, atgādina par mūsu nebeidzamo kurnēšanu un stūrgalvīgo nevēlēšanos, sekot Jēzus aicinājumiem sākt jaunu, pilnasinīgu dzīvi viņa vārdā jau šeit, jau šodien, dzīvi, kas turpināsies mūžīgi. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visvaldītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu vispārēju baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Mīļais debesu Tēvs, Tava žēlastība ir liela līdz debesīm, un Tava uzticība līdz padebešiem. Tev ir dzīvība pašam sevī, un tik ļoti Tu esi pasauli mīlējis, ka devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mēs lūdzam pēc jaunas dzīves, mūsu Tēvs, kur mūsu vājības un grēki tiktu aizvietoti ar Tavu žēlastību un Tavu gāru. Pildi mūsu vājās un tukšās sirdis ar Tavu gaismu, spēku un dzīvību, lai spējam pacelties pāri apstākļiem, kas gulstas uz mums. Tavās Tēva rokās nododam sevi un visus mūsu mīļos, tūmā un tālumā. Tavu žēlastību izlūdzamies pār tiem, kas grūtību nomākti un iznīcības apdraudēti. Uztur visus Tavus bērnus tajos ceļos, pa kuriem pie Tevis mūs ved Tavs dēls Jēzus Kristus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dievam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen.